Sveiciens! Šajā video mēs parunāsim par vienu aktīvu, precīzāk sakot, izēvielu, kur jūs visi ļoti labi zināt, bet es domāju, ka jūs esat viņu pēdējā laikā mazliet aizmirsuši. Jo būsim godīgi, pasaule ir karsta. Ir, diemžēl, karš Ukrainā, ir kārtējo reizi pilns ar militāriem konfliktiem tuvajos austrumos, gaidās ļoti toksisks prezidenta vēlēšanas, kurām būs milzīgi ietekmi gan uz Ameriku, gan uz pasauli. Un visādi citādi mums ir par ko padomāt, kas notiek ārpus Latvijas. Un tajā pat laikā, par spīti visām šīm nestabilitātēm un neziņām par to, kas būs un kariem un to, kādi riski šos karus nes, jeb kādus riskus šie kari nes, ir viens aktīvs, kas ir kāpis ļoti, ļoti stabili, un par to jūs esat aizmirsuši. Nē, tas nav bitcoins, nē, tās nav akcijas vai kaut kas tam līdzīgs, bet tas īstenībā ir zelts. Jo es zeltam arī pieskāries citos video, un es vienmēr teicu, ka viņš ir apbrīnojami stabils. Pēdējos 4 gados, kad mums bija Covid, kad mums bija Ukraina, un kad mums bija milzīga inflācija un visādas izmaiņas cenās, zelts turēs savu līmeni apbrīnojami labu un faktiski neuzrādīja nekādu veidu kritumu. Un tagad viņš ir pārspējis pats sevi un veicis kārtējo cenu rekordu. Tā kā paskatīsimies finanšu tirgus tagad mazliet sīkāk. Labi, te mēs redzam zelta cenas. Mēs atvērām ilgtermiņa zelta grafiku, kurš pašlaik ir no 2022. gada. Kā jūs redzat, te 22. gada novembrī zelts bija 1600 un tagad viņš ir 2600 dolāri par trojas unci. Tas ir diezgan iespaidīgs kāpums, es teiktu tā. Un par spīti visam, daudziem vajadzēja teikt, ka zelts varbūt kristu, varbūt viņš vairs ir zaudējis savu vērtību. Es esmu dzirdējis pilnu stāstu ar šitādiem frāzēm, ka tas ir slikts aktīvs un vispārējo. Un īstenībā jau tā mazliet īstenībā mazliet atkāpjoties no tās tēmas, zelts īstenībā nav vēsturiski bijis pats ienesīgākais aktīvs, ja ekonomika ir stabila un nenotiek nekāda dzila brīnuma. Jo pēdējos 30 gados, viņš īstenībā nav tik labi kāpis kā akcijas un viņam nav īsti nekādas dividendes vai citas pievienotās vērtības. Bet kur zelts vienmēr ir spīdējis, tad, kad ir bijuši nestabilitātes brīži. Un šobrīd izstāsta, tirgus dalībnieks saka, ka ir nestabilitātes brīži, jo pastieties mazliet plašāk. Kopš 2017. viņš ir vairāk kā 2,5-kāršojies. Un tas nav tāpēc, ka dolārs ir palicis lētāks vai izēvielas cits ir uzkāpušas. Jo bieži tā, kad izēvielas kāpj vienlaicīgi. Tas bija 2008. gadā, kad viss izēvielas gāja caur debesīm un dolārs krit, un tad visi kāp iekšā zeltā. Bet, ja jūs pastīsieties, piemēram, naftu, kas arī ir viena no top izēvielām, jūs redzat to, ka nafta faktiski uzkāpa 2022. gadā un pēdējos gados turās diezgan stabilās cenās ap $70. Un naftai gan ir iemesls kāpt, gan karš Ukrainā, Krievija lielākais naftas ražotājs un eksportētājs, ar milzīgu kontroli, līdz šim bija milzīga kontroli pār Eiropas tirgu. Un otrs puses, ja tagad tuvajos austrumos kaut kas aiziet pa pieskaru un sākās reāls karš ar Irānu, tam vispār ir neparedzams sekas, jo Irāna ir Persijas līča otrajā pusē, un caur Persijas lietas iet viss naftas tranzīts, kas ir no līča valstīm, tāpēc kāds tur ir sekas, nav pat nevienam nojēgas par to. Un tam par spīti visam, nafta ir tajā pašā līmenī, kurā viņi bija, teiksim, 2018. gadā. Labi, 2019. viņi bija ap $60, tagad ar $75. Tā kā nafta neietekmē dolāru un zeltu nekādā mērā. Jā, mēs redzam, arī akciju cenas ir augstas. Faktiski viņas ir augstākie līmenī, kādas viņas ir bijušas. Bet nafta ar zeltu, es atvainojos, S&P 500 ar zeltu arī īsti nekad nav korelējis un vienmēr visi uzskatīja, ka viņš ir daudz labāks aktīvs. Kam es īstenībā arī piekrītu, bet es tik gribu pateikt to, ka zelts kāpj nevis tāpēc, ka dolārs ir vājš vai cits izēvielas kāpj, bet tāpēc, ka ir pieprasījums pēc zelta. Un tas ir pats svarīgākais, ko es te gribu atzīmēt. Pēc viņa ir pieprasījums, un pēc viņa ir pieprasījums visā pasaulē. Un tad ir jautājums, ko tad mēs ar to zeltu īsti darām? Vai mēs viņu pērkam, vai mēs ar viņu treidojam, vai mēs varbūt viņu pārdodam, jo viņš ir uzkāpis tagad pārāk augstu. Redzēt, šeit nav tāda viennozīmīga atbilde, jo īsti tās zelta cenas nav noteiktas tādās klasiskās fundamentālās pieprasījuma piedāvājuma bilancēs, kā tas varētu būt, piemēram, ar to pašu naftu. Ar tiem pašiem graudiem vai izēvielām, kam ir tāds
objektīvi nomērāms pieprasījums, piedāvājums un izlietošana. Zelts vienmēr ir vēsturiski bijis tā kā hedžs pret inflāciju. Kad ir kaut kas ļoti slikts, kaut kas ļoti nestabils, cilvēki pērk zeltu. Viss ir ļoti labi, zelta cilvēki ignorē. Un šeit tāpēc man nav tāds, es zinu, ka tas nav baigi labi priekš tā video, bet es teiktu, ka man nav tāds 100% zelts, ko es ar to varētu darīt. Es personīgi teiktu, ka tādām lietām kā zelts varbūt vienmēr ir kaut kādas 5, varbūt maksimums ne vairāk par 10% lomu jūsu kopējā portfelī, kurā jūs viņu varat uzglabāt. Jo, ja notiek kaut kas pilnīgi slikts, jūs zināt to, ka zelts nekas traks nenotiks. Un tas ir vienmēr kaut kas tāds, uz ko var reiķināties. Viņš nedos jums baigi daudz naudas. Iespējams, viņš pat būs varbūt tikai minimāli labāks par inflāciju. Bet nekas vairāk īstenībā no tā zelta arī nebūs. Un tā viņa arī vajadzētu skatīties, jo būtībā jau, ko es paņēmu? Es paņēmu tikai laika posmu, ko mēs te redzam. Es paņēmu tikai šo laika posmu, kad viņš faktiski kopš šī gada janvāra uzkāps no 2000 līdz $2600 par unci. Nu, nepilnīgi $2700. Kas ir žēlīts kāpums? Tas ir kaut kur 30% kāpums. Diezgan labs kāpums, jā. Un tas jau negarantē, ka viņš pēc tam nenokritīs tālāk, vai viņš nestāvēs atkal kaut kādā cenu koridorī vairākos gados. Un īstenībā, pat ja tas tā būtu, tas īstenībā būtu ļoti labi. Jo, teiksim, redzēt, 2020. gadā te beidzās tikko pirmā Covid krīze. Viņš turējās ap 1900 līdz $1700, faktiski līdz 2024. gadam. Par spīti visam, kā es teicu sākumā, karš Ukrainā, inflācija, centrālā banka izmaiņas monetārajā politikā, kad viņi pacēla procentu likmes. Tas viss zeltam neizteica neko, ja viņš stāvēja tajā pašā diapazonā. Un tagad zelts ir uzkāpies. Nu, varbūt pēc kaut kāda, tur nezinu, 6 mēnešiem kāds teiks, ka iemesls, kāpēc šogad zelts kāp, bija tāpēc, ka centrālās bankas ievērojami cenšas atkartīties no dolāra, ja mēs to varam pateikt, un uzpērk zelta rezerves vai kaut ko tam līdzīgu. Bet, nu, ko tad tas īsti pateiks? Tas tikai atbildēs uz to pašu jautājumu, ko es tagad sāku uzdot. Zelts ir inflācijas un sliktu dienu hedžs, un vai tu gribi nohedžēties, izmantojot dolārus, vai nohedžēties, izmantojot zeltu, tu tik un tā centies par kaut ko nohedžēties. Un vai tu esi centrāla banka, vai tu esi parasts cilvēks, kas grib uzkāpt naudu pensijai, tev vajag resursus priekš sliktām dienām, un zelts tādam ir kalpojis diezgan labi. Tā kā, pat ja jūs dzirdēsiet kaut kādas milzīgas ziņas vai iemeslu tam, es domāju, ka šeit pats cena būs atbildes to, kāpēc to cilvēki dara. Tāpēc, ka tagad ir nestabilitāte un pēc tā tagad ir pieprasījums. Jo, kā es teicu iepriekš, šis nav gadījums, kad vienkārši kāp pilnīgi viss izēvielas un dolārs krīt kā bumba. Tas tā nav. Tāpēc jā, neko nedariet. Ja jūs ieguldāt zeltā, turpiniet darīt to, ko jūs darījāt iepriekš. Būs gadi 5, 10, kad zelts nedarīs neko. Būs gadi, kad zelts krīt. Un būs gadi kā šogad, kad zelts kāpj 30%. Bet viņam jābūt ilgtermiņa lomai, lai viņš ir nodrošinājums pret sliktām dienām un varbūt pieaug apmēram tikpat labi kā inflācija. Ja tas ir, tad zelta loma izpildās. Nevajag gaidīt brīnums, ka viņš tagad maksās tur 30,000. Tas ir tāpat kā cilvēki, kas gaida, ka bitkoins maksās 1 miljonu. Nu, nemaksās viņš 1 miljonu bez jebkāda objektīva iemesla, ka, piemēram, nezinu, ASV centrāla banka nenopirkt visus bitkoins vai kaut ko tam līdzīgu. Tāpēc paskatieties uz to vēsturisko ienesīgumu, paskatieties uz to vēsturisko bildi un uz to 10 gadu skatījumu. Un šādā gadījumā atkal atkārtošos 10. reizi. Zelts vienkārši atbild uz to pašu jautājumu, uz kuru viņš vienmēr atbildējis. Un tā jums to vajadzētu arī skatīties. Tā kā es ceru, jums šis video iedeva tādu mazliet citu skatu uz tirgiem, kurus jūs varbūt esat aizmirsuši. Bet, ja jūs esat ieguldījuši zeltā, tad turpiniet to darīt ar līdzīgi konservatīvu pieeju. 5–10% zeltā un izēvielās kā nodrošinājums pret nebaltām dienām. Un vai zelts kāpj, vai zelts krīt konkrētā pusgadā vai gadā, tas vairs nav tik svarīgi. Svarīgi ir tā ilgtermiņa bilde, un tā vajadzētu attiekties uz saviem uzkrājumiem un ieguldījumiem. Tāpēc paldies! Turpiniet skatīties manus video, tiekās vēlāk.